Iedomājies, vakar tev portfolio bija viena Nvidia akcija. Šodien tu atver savu statistiku un, opā, vienas akcijas vietā ir 10 akcijas. Nvidia 2024. gada 22. maijā paziņoja par akciju sadalīšanu 7. jūnijā. Ko nozīmē akciju sadalīšana? Vai ar akciju sadalīšanu var ātri palikt, tā sakot, pa nakti bagāts? Un kad labāk iegādāties akcijas pirms vai pēc akciju sadalīšanas? Par šo visu detalizētāk šajā video. Ko nozīmē akciju sadalīšana? Vienkāršā valodā tas tiešām ir tik vienkārši, kā vakar man bija viena akcija, un šodien man portfolio ir 10 akcijas. Tas nozīmē, ka uzņēmums sadala vienu akciju vairākās akcijās, bet saglabā akcionāram attiecīgo kopējo biržas vērtību. Cik daudz akcijas akcionārs saņem, ir atkarīgs no uzņēmuma lēmuma. Un šī attiecība ir dažāda. Tas var būt 1:2, piemēram. Tas nozīmē, tev ir, piemēram, viena akcija, un pēc akciju sadalīšanas tev ir 2 akcijas. Nvidia šī gadījumā ir paziņojusi par akciju sadalīšanu 1:10. Tātad, ja tev ir viena akcija, pirms sadalīšanas, tad pēc sadalīšanas tev būs 10 Nvidia akcijas. Matemātiski akciju sadalīšana ir vienkārši aprēķins. Vērtības ziņā pirmajā brīdī tas neko nemaina. Tas pat neietekmē dividendes. Jo ja mums šobrīd Nvidia maksā viena akcija video taisīšanas brīdī 981 eiro, tad pēc akciju sadalīšanas, tas būtu 8. jūnijas, tavā portfolio būtu 10 akcijas, kur katra maksā 98,10 eiro, jeb atkarībā no tā, kāds tajā brīdī ir kurs. Arī tirgus kapitalizācija caur to nemainās, jo tirgus kapitalizācija ir akciju skaits reiz akciju kurs. Kāpēc tad uzņēmumi veic šādas darbības? Uzņēmumi to sāk darīt tad, kad cena par vienu akciju optiski sāk izskatīties pārāk augsta. Un daudziem, īpaši iesācējiem, šāda augsta cena nav paceļama un nav iespējams diversificēt savu portfolio. Iedomājies, tev ir akcijām paredzēti 1000 eiro, un Nvidia šobrīd maksā 981 eiro, tad tava diversifikācija ir 0, ja? Tu esi pilnībā atkarīgs no Nvidias kursa svārstībām. Tāpēc uzņēmumi veic šo akciju sadalīšanu, padara cenu ievilcīgāku, un to var atļauties arī mazie investori. Ja par 980 būtu jālauza galva un jādomā, tad normālā situācijā 98 eiro par vienu akciju ir paceļama cena. Mēs varētu teikt, jā, šo situāciju var apiet ar krājplāniem, bet ne katrā valstī ir pieejami krājplāni. Piemēram, Šveicē nav pieejami krājplāni, un tādējādi ir uzņēmums sagaida, ka vairāk investori atkal investēs attiecīgajā akcijā. Ir vēl viens iemesls, kāpēc uzņēmumi, kuriem pēdējos gados strauji ir pieaugusi cena, veic akciju sadalīšanu, ir, lai tiktu uzņemti Dow Jones indeksā. Starp citu, sadalīšana var notikt arī ar fondiem, ar tādiem fondiem, kas ir tirgu jau ilgāku laiku un kur kurs arī ir pamatīgi kāpis.
Man ir priekšlikums, paskatāmies, ko tad šobrīd dara Nvidias kurs. Šeit mēs redzam diagrammu mēneša griezumā. Tas nozīmē, viena svece ir 1 mēnesis. Un mēs redzam, ka kurs šobrīd atrodas, kā jau es teicu, pie 981 eiro. Nvidia ir viena no trakajām akcijām, kuras kāpums pēdējos gados ir vienkārši prātam neaptverams. Dažkārt treneri, reklamējot savus kursus, iesācējiem saka, jā, tu tur būtu iekāpis pirms 10 gadiem Amazon vai kādā citā akcijā, tad tev tagad būtu tik un tik tūkstoši. Bet paskaties, mums nevajag 10 vai 20 gadus atpakaļ. Ja kāds būtu iekāpis pagājušā gada sākumā, tad šobrīd portfolio pieaugums būtu par 623%. Vau! Un tagad ir jautājums, ko kurs darīs tālāk. Es paņemšu 2 piemērus no vēsturiskajiem akciju sadalīšanas kursiem pie citiem uzņēmumiem, bet par Nvidiju es varu vien teikt, traka akcija, ļoti grūti pateikt, kā tas attīstīsies tālāk. Tādā ziņā tendence, kas pie stabiliem uzņēmumiem parādās, ir, ka kurs sāk kāpt no brīža, kad uzņēmums paziņo par akciju sadalīšanu. Pēc akciju sadalīšanas kurs parasti krītās, un pēc tam atkal diezgan ātri attīstās. Parasti šis kursa pieaugums sāk notikt no paziņošanas brīža. Paskatāmies Nvidijā. Dienas griezumā uzņēmums paziņoja, redz, kur 22. maijā uzņēmums paziņoja par akciju sadalīšanu. Un bām, kurs uzlec tālāk par 12%. Ko mēs parasti redzam pēc akciju sadalīšanas, šī gadījumā tas būtu 8. jūnijas, ka kurs pakrīt uz leju un pēc tam iet atkal uz augšu. Bet vēl vienreiz Nvidia ir traka akcija. Varbūt šeit viss ir pavisam savādāk. Kas tad notiek ar cenu? Kā tu redzi, šobrīd cena ir 981. Ja mēs ar kursu gribētu attēlot šo kursu, tad uz grafikas tad tas izskatītos apmēram šādi, ja? 98 būtu sākot no 8. jūnija apmēram šī cena par vienu akciju. Tāds attēlojums dod nekorektu priekšstatu par situāciju, un pārsvarā šajā dienā, ja naktī, tiek pielāgots viss vēsturiskais kurs, jo sākot šī brīdī no 8. jūnija cena būs 98 eiro, izējot no šī brīža situācijas. Paskatāmies, kā notika Alfabēta jeb Google kursa attīstība pēc pēdējo akciju sadalīšanas. Pēdējais akcijas sadalīšana Alfabētam pēdējā reize bija 18. jūlijas 2022. gads. Mēs redzam, kā tas atainojās kursā. Kurs pagāja mazliet uz leju un nu jau atkal cilpo uz augšu. Paskatīsimies Apple. Apple pēdējā akciju sadalīšana bija 2020. gada 20. augusts. Šeit mēs arī redzam, kurs mazliet paiet uz leju, bet pēc tam turpina iet uz augšu. Vai es ar to gribu teikt, ka Nvidijas kurs noteikti kāps? Mēs neviens nevaram ieskatīties
nākotnē, bet ņemot vērā musturus, kas parasti notiek pie stabiliem, populāriem uzņēmumiem pēc akciju sadalīšanas, šī var būt iespēja iekāpt šajā izaugsmes akcijā arī mazākiem investoriem. Protams, vienmēr ir iespējams arī krājplāni, kas mazajiem investoriem atļauj investēt arī lielās akcijās. Tomēr, ja līdzekļi ir mazi, tad pirmajos soļos ir izdevīgāk meklēt akcijas ar mazākām cenām un ar lielākām dividendēm. Un kā ir ar tevi? Vai Nvidia jau bija tavā portfolio? Ja jā, tad 8. jūnijā tev būs 10 reizes vairāk akcijas. Ja nē, vai tu plāno vēl tās iegādāties? Kā tu jau zini, es pati investēju šajā portfolio 100 eiro mēnesī, un mana ideja ir tāda, ka vienkārši, lai tev parādītu, kā tas izskatās, un iespēja uz izaugsmi ir diezgan liela, ka es jūnija investīciju nedalīšu pa krājplāniem, bet visu ielikšu Nvidia. Trade Republic izpilda krājplānus mēneša sākumā, tas būtu 3. jūnijas, un tad paskatīties, kas ar to notiekās. Starp citu, maijā mans portfolio jau bija sasniedzis 16% pieaugumu, un tagad mazliet ar kursu pakrišanu atpakaļ, tas ir atgriezies pie 14% pieauguma kopš kapitāla koda starta brīža, par ko es esmu ļoti priecīga, apmierināta. Un piesakojies manam kanālam, ja tu gribi zināt, kā mans portfolio attīstīsies tālāk. Un citādāk tev es, protams, novēlu, lai arī tavs portfolio vienmēr ir plusā.